Visiem čau! Vai es arī domāju par to, kas notiek ar šo vasaru? Vienu dienu silts kā Āfrikā, otru dienu līst un 15 grādi. Es pat nezinu, ko vilkt – kleitu vai ziemas apavus. Šodien mēs parunāsim par to, kas notiek ar mūsu vasaru un kā tas ietekmē ikdienu, garstāvokli un pat valodu. Es atceros, ka bērnībā vasaras bija pilnīgi citas. Mēs gājām peldēties jūrā, gandrīz katru dienu spīdēja saule, baudījām šo laiku, bet tagad es skatos prognozi un vienkārši nevaru saprast, man ņemt saules brilles vai lietu sargu. Meteorologi saka, ka laikapstākļi kļūst neprognozējami. Tieši tāpēc cilvēki biežāk jūtas stresā, jo nevar paredzēt, kādi būs laikapstākļi. Kā jūs jūtaties šovasar? Vai jums pietrūkst īstas vasaras? Rakstiet komentāros, man būs ļoti interesanti palasīt jūsu domas. Starp citu ir arī interesants vārds – laikapstākļi. Mēs varam pateikt, laikapstākļi ir slikti vai laikapstākļi ir mainīgi. Ir arī cits vārds – laiks. Tas nozīmē время. Es ceru, ka šī saruna jums likās noderīga un interesanta. Dažreiz pat runājot par laikapstākļiem, mēs varam iemācīties jaunus vārdus un izteicienus, un galvenais – klausīties dzīvo valodu. Rakstiet komentāros, vai jums patika šīs formāts, un es veidošu vairāk video priekš jums. Atā!